Eiropas Arotbiedrību konfederācija ir pieņēmusi lēmumu, ka 14. novembrī Eiropā notiek rīcības un solidaritātes diena, kurā tiek aicinātas piedalīties visu valstu arotbiedrības, strādājošos cilvēkus pārstāvošās organizācijas, nevalstiskās organizācijas, lai paustu savu attieksmi pret pēdējā laika Eiropas valstīs notiekošiem procesiem, pret dažādu veidu taupības pasākumiem. Taupības pasākumi noveduši pie tā, ka liela daļa valstu slīkst ekonomiskajā recesijā. Tie nav devuši vajadzīgo rezultātu iedzīvotājiem, strādājošiem cilvēkiem, un tāpēc uz mūsu kopēju rīcību, uz mūsu iespēju būt solidāriem vienam ar otru, balstās Eiropas Arotbiedrību konfederācijas pozīcija. Arī Latvijas arotbiedrības atbalsta kopējās akcijas, arī arotbiedrības piedalās šajās kopējās akcijās. Mēs, Latvijas Brīvo arotbiedrības savienības jauniešu padome, esam jauniešu interesu aizstāvji, kas iestājas par drošu un cienīgu darbu jauniešiem Latvijā. Mūsdienās jauniešiem nāks saskarties ar tādām lietām kā ar nedrošu darba vidi, ar zemu atalgojumu līmeni, ar spiedienu no darba devēja, ar pretiesiskiem nosacījumiem, ar aploksņu algām. Un viss šis pasākumu kopums veido tādu vidi, kad jaunieši to uzskata par pašsaprotamu, un līdz ar to viņi mēdz dot priekšroku nelegālai nodarbinātībai, nevis kārtīgam darbam ar darbu līgumu. Un graujošs fakts ir, kad pasaulē uz doto brīdi ir vairāk kā 75 miljoni nenodarbinātu jauniešu. Eiropas Savienībā tas ir katrs 5. jaunietis ir bez darba. Latvija ir līderis starp visām 3 Baltijas valstīm jauniešu bezdarba ziņā. Latvijā tas jau sasniedz 29,5%. Un jau 2012. gada sākumā Latvija saņēma aizrādījumu no Eiropas komisijas, ka netiek risināts jauniešu nodarbinātības problēmas. Pie šiem jautājumiem aktīvi bija jādarbojas izglītības ministrijai, ekonomikas un labklājības ministrijai. Ir pagājis gandrīz gads, taču, diemžēl, nav nekādu darba rezultātu, lai mazinātu jauniešu bezdarbu. Tāpēc mēs uzskatām, ka gan Latvijas valdībai, gan Latvijas Saeimai, parlamentam, ir jādara viss iespējamais, lai panāktu to, ka mūsu jaunieši paliek Latvijā, ka viņiem šeit būtu nodrošināts darbs un iespējas gan profesionāli izglītoties, gan paaugstināt savu kvalifikāciju. Eiropas rīcības un solidaritātes dienā mēs esam rosījušies un organizējuši vairākus pasākumus. Piemēram, 1. oktobrī vākuši parakstus par cienīgu darbu jauniešiem un lūguši cilvēkus parakstīties, lai aktualizētu šo problēmu Latvijā, savācot vairākus 100 parakstus no jauniešiem un arī visiem Latvijas un arī īstenībā ārvalstu iedzīvotājiem, kas atbalstīja mūsu akciju un saprata un solidarizējās. Tāpat Baltijas jauniešu fórumā tika pieņemta rezolūcija un aktualizēta jauniešu bezdarba tēma, uzsverot, ka tieši Latvijā ir augstākais jauniešu bezdarba līmenis starp Baltijas valstīm un ir jārod risinājumi. Un 14. novembrī Eiropas rīcības un solidaritātes dienā dosimies pie Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas Solvidas Abultiņas, lai iesniegtu savāktos parakstus kā simbolu šai problēmai jauniešu bezdarbam Latvijā un arī iesniegtu 4 atrastos risinājumus, galvenokārt par izglītības un darba tirgus savienošanas prasībām, uzsverot, ka praksē ir jābūt obligātai izglītības sistēmas sastāvdaļai.